Visiem končivā, ar jums ir Alma. Un šodien būs gatavojuma ar Almu. Šodien mēs gatavosim manējās izdomātās picmaizītes. Priekš tā mums vajadzēs rīve, siers, kaut kādās, ja gribiet kaut ko vēl klāt pielikt, man nevajag, ka tas ir tomāts un Un vēl, un šitā zaļumiņi var cits. Neaizmirstam kečupu. Un, principā, varbūt nācis noderēs. Un neaizmirstam, lai smērēt kečupu, vajag kārotīti. Un, protams, arī maizi. Tur kaitas biļauj vienkārši, tur nekas, ja? Skatieties. Ņemam maizi. Paņemsim vienu gabaliņu. Tā. Rekur. Vispirms mums vajag iedarbināt pēc krāsni. Vispirms novācam no viņas visu lieko. Jā, vat tā. Pēc tam apskamies, vai viņā pašā nav nekas liekas. Šo mums nedodarēs. Liekam visu kaut kur. Un štādā papīrīts viņš noderēs, jo, lai uz viņa uzliktu maizītes. Šeit jau maizītes bija. Labi. Tagad mēs skatāmies, kā viņu iedarbināt. Ja jums ir tieši vēl šādā pečkrāsas, vai arī es neatceros, nezinu, kā viņi saucas, kas pa modeļiem. Vispirms ieliekam iekšā vatiņu. Rozetei iebāžam. Kā to izdarīt? Tā, lūdzu, pagaidiet. Paskatieties manam skaisto otro zūdu. Sanāk. Neredzējāt otro zūdu? Labi. Sanāk. Vispirms mums vajag, vienalga kā pēc kārs, bet galvenais nesākat ar šo. Vispirms iedarbinam šo. Uzliekam uz kaut kur starp 200 un 150. Tagad liekam no off uz pašam zemākā. Un pēc tam liekam sildīties uz cipariņu 20 vai kaut kur starp. Tad viņi sāks sildīties. Kamēr viņi sildās, mēs sagatavosim visas arī maizītes. Sākam ar maizi. Vispirms ņemam kečupu. Uzsmērējam uz maizītes. Mēs izspiežam. Apmēram. Pietiks. Kamēr mēs gatavojam, mums nevajag baidīties, ka viņi tur uzsprāgs, skatoties, kādi jums ir modelis. Es par citām vispār neko nezinu. Tagad kārtīgi uzsmērējam uz, kaķis ņemt. Labi. Izklausmies, ka tas nekas nav. Smērējam skaisti kečupu. Izliekamies, ka neviens nebļauj pie durvīm. Ņemam rīvi. Ņemam sieru. Kur sieriņš. Pārbaudam, vai nekāds plēbs gabals nav palicis uz siera. Un vienkārši rīvējam. Pēc galda nav ieteicams, labāk paņemt kaut kādu dēlīti, kā man. Skatoties, cik jums ir maizītes, jūs varat taisīt vienalga kādu skaitu. Rīvējam kārtīgi. Es rīvēju šāds pusēs, tāds vislielākās, ja? Mums sanāca šāda siera kaudzīte. Tagad mēs noliekam sieru malā, mums vairs viņu jau nevajadzēs. Un kečupu arī. Ņemam skaisto maizīti.
ņemam sieriņu, uzklājam uz maizītes, palikušo varam atstāt uz citām maizītēm. Varat arī par daudzāk ielikt. Un tagad skatāmies. Ui, viss izmērs, pagaidiet, lūdzu. Vispirms ņemam maizīti. Ja viņa ir jau šāda sarkanīga, tas nozīmē, ka viņa ir pilnībā uzkarsus. Tagad attaisam vai arī ar dvielīti, vai arī ar kaut kādu citu materiālu. Liekam iekšā maizīti. Uzmanīgi, akurāt nepiesieņot pie kādām malām. Un galvenais neko nesabirst. Atvainojos par izteicieniem. Viss jūka, viss brūk, nedariet tā kā es, lūdzu. Un tagad vienkārši taisam pēc cieti. Arī kāds mums skaistums šeit ir. Jā. Un gaidām. Jūs jautājsiet, kā man saprast, ka viņa ir gatava? Pirmais. Kad jūs redzat, ka sieris jau ir izkusis, tas nozīmē, ka ja sieris ir pilnībā izkusis, jā, tā ir labāk, tad tas nozīmē, ka viņa ir gatava. Neaizmirstam skatoties uz maizīti. Ja jūs esat tik stipri ātrs, varam sagriezt specijas un izlikties, ka neviens nemaur aiz durvīm. Ņemam dielītes, jā, manā gadījumā tā ir dielītes. Skatamies aiz maizītes, tas ir viens no galvenākajiem. Nu, dielītes var vienkārši tādu atstāt, šādas dielītes, grūzijas. Tā, pagaidām vēl nav gatava. Vēl tāpat izliekamies, ka neviens nemauj, un griežam kaut kādas tomātiņas, vai arī kaut kādas specijas, vai arī kaut kādas vēl kaut ko klāt. Manā gadījumā tas ir tomātiņš. Tā. Skatīsimies, kā mums iet par mūsu maizīti. Skatāmies. Nu, vēl var, lai viņi patkūst. Un, jā. Nu, izskatās, ka viņi jau drīz būs gatava. Kad mums ir sagrieztuši tādas specijas, tas viss izskatās vai šādi, vai arī kā jums tur Tā. Jums noderēs arī vēl tādas herniņas. Jo, skatieties, šitā daļa, viņai nav karsta, bet paša visa šis ir karsts. Tomēr galvenais neaizmirstiet neko tur, neaizmirstiet, ka no šīs virsmas neko nevar atstāt. Tagad, kad viņa ir gatava, nogriežam ar taimeri izgriezt, pēc tam noliekam visu izslēdzam un galvenais izraujam no vadiem. Tā. Tagad mēs, kurā nepieskamies ne pie kā, vienkārši attaisam. Ui, tā. Tagad mums vajadzēs izdomāt, kā viņu ņemt ārā. Jums vajadzēs kaut kādu, vai arī šādu, vai arī tādu, var sīt cimtiņus, vai arī paplātīti, kaut kas tāds. Pirms tam obligāti sagatavojiet kaut kādu dēlīti. Ne tik milzīgu. Rekur. Liekam dēli uz tā stīkliņa, nebaidieties, viņš nesaplīsīs, es ceru. Tagad ņemam savējo gotiņu, vai arī, manā gadījumā tā ir gotiņa. Un uzmanīgi ņemam ārā. Manā gadījumā viņa ir nedaudz aptikusi, tas ir vienalga, es ceru. Tagad gaidīsim, kad atsīs.
Un Almēra atkal tiešies te un skatāmies. Šī ir mūsu maizīte. Jā. Tagad liekam viņam specijas. Vai arī kaut kas tāds, nu, jā, kaut kāds pielikuma, jā. Man ir šādas dilles grūzīni. Un tā, viņas obligāti vajag nedaudz vai servot, vai arī sasmalcināt. Uzberam. Man daudz iesas ir. Kā jums iet? Kā jums sēžas mājās? Vai jūs nenomirstat no garlaicības? Es gandrīz jā, bet es īpaši nesēžu mājās. Nu, kā dažreiz arī sēžu mājās ar to māvošo kaķi, kurš visu laiku ņaud un traucē man uzņemt. Bet dažreiz man pat tas patīk. Nezinu, galvenais dzīvniekais starp aizsardzībai, es jokoju. Zvaniet? Nē. Tagad ņemam kaut kādu tomātiņu, ko jūs sagriežat, vai arī vienalga, ko jūs tur sagriežat, jā. Pēc tam liekam atlikušo apēdam. Nevajadzīgo, neatlikušo, nevajadzīgo. Un pārējo sieru varat iztērēt uz kaut kā cita. Tā mums sanāca šāda skaista maizīte. Es ceru, ka jūs lietosiet šo lifehacku vai arī tutoriālu. Mēs brīdinu. Pēc gatavošanas ar štajām mikroviļņu krāsnām vienmēr atsēties ar viņu pēc... kāpēc man visu laiku pēc visa šitā? Viņa var ļoti sakarst, un jūs varat sev apdedzināt kaut ko. Nezinu ko, bet kaut ko toši. Tās. Lai netērētu jūsu laiku, es uztaisīšu vēl tēju. Tā. Uzmanīgi liekam kaut kur visu atlikušo, ko jums nevajag. Skatoties to, kā es šeit uzņemu. Jūs pat nedomājaties, kas ir aizskadra. Labāk arī nedomājiet. Ņemam krūzi. Nevajag vienmēr tādu šādu skaistu krūzi. Jūs laikam īpaši neko neredzat. Nu, tā. Skatāmies, kas mums šeit ir. Galvenais, lai ūdens būtu lai būtu ūdens. Ne ļoti maz, bet ot tā. Izvēlīmies tējiņu. Tagad jūs gandrīz neko nedzirdat, jo varās tās čaņas, kā nezinu kas, tomēr vajadzēs runāt skaļāk. Skatāmies. Mums ir šeit, nav reklamēts, ņemam, piemēram, vai aveņu, vai aviņu zemiņu, vai arī bruku. Kā domāt, ko labāk? Es domāju labāk šo. Ņemam tēju. Šeit ai. Ņemam kādu šādu. Jūs rēķināsiet. Dermācīgi. Tā. Manā gadījumā mēs ņemam cukuriņu. Yeah. Ņemam cukuriņu. Ņemam vai noslaukām karotīti. Tagad lejam tējiņu. Tur iesim tēju. Wow, cik skaisti. Es ceru, jā, jūs dzirdat, ka viss kā picis nav. Tas ir vienalga. Tas ir tieši smieklīgāk. Es nezinu, kuram, bet man smieklīgi, kad viņš māla. Labi, tā. Ņemam cukuriņu. Es ielikušu cukuri.
Nav ko zaudēt. Manā gadījumā tās divas karotītes. Nu, jā. Viņa būs teleportēšanā. Ēdiens ir gatavs. Un beidzot var normāli paļest. Tēņi, lai atzīst. Kāds efekts. Milzīga maizīte. Jā, labi. Cik maz uzreiz palika. Mēs varam tagad mierīgi. Paēst. Kamēr mūsu kaķis māv. Nu labi, es padarīšu jūs viņu. Viņš paģēs kaut ko nokazīt. Es par to baknīt. Tālāk jūs paši ziniet. Visiem kaņičivā. Atā. Nu labi, sjokoju. Bet uz beigām bonsiņš. Mazais bonsiņš. Pa-pa-pa-pum. Pa-pam. Nu, pieci, nu tā nevar. Nu labi. Uz darbis. Bibiu. Pā.